Rudens ir laiks, kad ik viens no dabas baudīšanas sāk pamazām pievērsties sevis pilnveidošanai. Tieši tādēļ Valoda centrs Communication Teachers Group piedāvā saviem audzēkņiem jaunas iespējas valodu apmācībā. Piemēram, attīstīt savas valodas zināšanas un paplašināt redzesloku ar aktualitātēm var apmeklējot nodarbības, kas saucās Rīta kafija ar pasniedzēju. Interesanti ir tas, ka nodarbības ir interaktīvas un daudzveidīgas. Valodu pilnveidošana bieži notiek arī ārpus Valoda centra sienām, tādējādi tuvojoties mūsdienu dzīves stila galvenajam mērķim – apgūt dzīvu sarunvalodu. Lietišķu ēpastu rakstīšana ir daudz Valoda centra audzēkņu ikdiena, tādēļ šeit var apmeklēt arī īpašu kursu, kas paplašina lietišķās saraksts vārdu krājumu un attīst iemaņas šādu ēpastu veiksmīgai izveidei. Vai esat dzirdējuši kaut ko par valodu auditu? Tā ir vēl viena iespēja mērķiecīgai svešvalodas pilnveidošanai. Valoda centrs šādu iespēju piedāvā dažādu nozaru uzņēmumiem, kuros sākumā pasniedzējs testē darbiniekus, saskatot to vājās puses, un tad izstrādā īpašu apmācību programmu svešvalodas zināšanu pilnveidošanai. Šobrīd šajā centrā arābu valodu iet mācīties arī latviešu robežsargi. Politiskā situācija ir tāda, ka uz mūsu robežas arī atrodas šad un tad laiku pa laikam bēgļi no arābu valstīm. Un tad viņi nerunā citā valodā kā vienīgi arābu valodā, un tad robežsargiem ir nepieciešams ar viņiem kontaktēties un uzzināt tās pamatlietas. Tas ir iemesls, kādēļ valsts robežsargi organizē šādas arābu valodas mācības. Valoda centrs meklē iespējas, kā svešvalodas pasniegt aktuālā un radošā veidā, jo līdzīgi kā mēs, valoda ir dzīva.